Šīs gonkas trumpis. Mēģināsim izspēlēt. Kas tāds ir? Un ir Royal Reinsport 5. Hello, šodien piekdiena ir esam atbraukuši trasi, uzkrāvušies, piereģistrējušies, salīmēsim uzlīmes un braucam atpūsties. Rītdien lielā diena, treniņi, kvalifikācija. Šobrīd izskatās, ka treniņš būs pa sauso un uz kvalifikāciju varētu būt slapši, bet nu labi, nespekulēsim. Nekas, es esmu gatavs uzspēlēt savu trumpu. Pirmā diena esam noslēguši, tiekamies rītdien. Labrīt, sestdienā ir kvalifikācijas diena. Šobrīd laižam uz brīfingu, paklausīsimies, ko mums tur saka. Tad jau laižam uz pirmajiem treniņiem. Šodien super forši ir saulaina dieniņa. Vismaz rīts. Tad jau redzēs, kāda būs kvalifikācija. Kā davai uz priekšu. The lead car, or let's say in qualification runs, any car, you can use 2/3 of the track, meaning that like a huge manji before the entry, that's not like a thing we would like to see. You can do the manji, you can do the weight transfer, but a decent one, so you don't go from this edge to this edge. So basically, you can do it in the middle of the track. Try to get your car to the edge of the track when you're going over the initiation line that you have. So don't be in the middle of the track, otherwise you will screw up your line. Ko, nu gatavojamies treniņiem. Brīfings, kā katru gadu, nav jābremzē pilnā gāzē. Tas ir tas, ko viņi grib redzēt īsumā par brīfingu.
Kaut kā tā. Ļoti labi! Jā, teicu, ka būs labi. Laižam uz otro treniņu. Nu, un no viena unikāla auto uz vēl vienu Ford Sierra uz starta Jānis Kravalis. Starp visiem daudzajiem BMW mums arī ir pa kādam Mercedesam un pa kādam Fordam. Tā kā pastīsimies tūlītās, kā veiksies Jānim Kravalim. Nu, tad beidzot arī varam palaist Jāņa Kravaļa braucienu. Aiziet, pastīsimies, kā viņam veiksies. Samērā veiksmīgs sākums, netiek gan līdz tajā ārējai zonai, un sāgriežās un pret riepu, diemžēl aizslīd līdz riepām. Jānis Kravals mēģinās gan braukt tālāk, bet tā, protams, ir nulīta un pamatīgi pabojāts automobīls. Par laimi izskatās gan, ka trasa ir vietā un nekādas garākas tehniskas pauzes mums nebūs nepieciešams. Redzam nepareizi trajektoriju, pārāk strauji pārmetiens un tur vairs neko nevarēja izdarīt. Jānis Kravals, salocīts bagažnieks, salocīts bumpers, spārns iespējams arī, bet trasa ir brīva un varam turpināt jau ar nākamajiem pilotiem. Nu, ko īsumā par šodienu? Pirmais treniņš bija tāds iebraucošais treniņš. Uzbrauc 5 braucienus. Pirmajā braucienā aizmirs antilāgi ieslēgt, otrajā braucienā pārbrauc par kerbam, novārtēja riteni. 2 braucieni jau atkal kaut kāds stresiņš tur iemetās. 3., 4., 5. Kaut kādā ir novizinājos. Saņēmos uz otro. Otrs joprojām bija pa sausu. Principā visi braucieni sanāca uzbraukt savu ideālo braucienu, kvalifikācijas. Un tad, protams, tieši uz pirmo kvalifikāciju uzlīst lietas, tad mums viss paliek ļoti slapši. Treniņu vispār nav, līdz ar to rezultāts ir tieši tāds, kāds viņš bija. Pirmajā braucienā pārmetienā nenoķēra stūri, sagriezos, un otrajā braucienā un tālāk pēc Mercedesa Ford Sierra Jānis Kravals kā nākamais kvalifikāciju savu otro aizvada šobrīd. Diezgan aši un ātri, un liekas, ka pat pārāk ātri, bet tomēr izdodās noturēties. Atceramies, ka iepriekšējā braucienā sagriezās šeit, nedaudz pataisnojās, un jā, diemžēl brauciens arī noslēdzās nepārāk patīkami Jānim Kravalim. Tas nozīmē 2 nulītes, diemžēl. Noslēdzošos metrus viņš vēl var padriftēt, bet ar šo kvalifikācijas sniegumu rītdienai nepietiks. Otrajā braucienā sapratu, ka vajag iemesties nedaudz ātrāk. Pirmā kasta bija ļoti forša. Un pēc pārmetiena tā kā slīdēju un tad uztrāpījos uz kaut kādu sauso pleķi un pataisnoju mašīnu. Ar to arī, principā, viss mans brauciens arī beidzās. Šoreiz mans sacensība ir beigusies, bet neko, mašīna ir vesela, izdzīvojusi. Tā kā gatavojamies baroniem un tiekamies baronos. Aidā! Čau, Jāņa vlogs. Tā kā šodien svētdien Jānim šoreiz nesagāja
kvalificēties, un viņam sanāca 2 nulītes. Tādēļ mēs šodien ar Kažiku izdomājām, ka viņam jānopērk kūciņa ar 2 nulītēm. Satiksim to Jāni, iededzināsim viņam 2 svecītes ar nulītēm, lai ievēlas vēlēšanos, un pastīsimies vēl driftu. Bišķiņ lietas līdz, bet tas nekas. Mēs izdomājām, ka tev vajag ievēlēties vēlēšanos par 2 nulītēm. Jāievēlās? Jā, cerams, ka pareizo ievēlēsies. Man nav skaļi jāsaka. Nē. Labi.